Sveiks, skatītāji! Šis video būs par īpašumtiesību drošību. Par to, ka ja kādas personas īpašumtiesības šodien ir nostiprinātas zemesgrāmatā, vai šī persona var būt droša, ka viņš būs īpašnieks arī rīt. Jautājums par īpašumtiesību drošību, protams, ir ļoti būtisks. Jebkurā valstī, kad, piemēram, mēs veicam kādu nekustamā īpašumu pirkumu, viens no pirmajiem jautājumiem, protams, ir cena un citi aspekti, bet viens no būtiskiem ir, vai ir drošas īpašumtiesības. Vai šo īpašumu nevar atsavināt, piemēram, bez atlīdzības, cik viegli ir šādu īpašumu izkrāpt, un viens no ļoti būtiskiem jautājumiem, vai mēs varam paļauties uz valstī pastāvošiem reģistriem. Vai šie reģistri ir droši? Un kā ir Latvijā? Zinat, veicot aptauju, kādu es katru gadu veicu par Latvijas atvērtību starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu, viens no kritērijiem, ir īpašumtiesību drošība. Un ir samērā augstu vērtēta. Bet jautājums, vai Latvijā ir garantēts tā saucamais labticīgā ieguvēja institūts? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja manas īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, un ja nav šaubu par manu labticīgumu, vai es varu būt drošs, ka es būšu īpašnieks arī rīt? Un šis jautājums jau Latvijas, padomājiet, apmēram 30 neatkarības gados, ir bijis nepārtraukti juristu vidē ar lielu jautājumu zīmi. Ir diezgan daudz pētījumu bijuši, ir profesoru Rozenfelda pētījumi, tāpēc profesoru Torgāna, Annija Švemberga ir uzrakstījusi 2013. gadā ļoti labu promocijas darbu par reģistrācijas sistēmām Eiropā. Un cits starpā viņi diezgan lielu uzmanību pievērš arī labticīguma institūtam Latvijā, kā arī ārvalstīs. Skaidrs ir viens, ka pasaulē kopumā nav vienota reģistrācijas sistēma. Katrā valstī vai katrā tiesību saimē tā mēdz atšķirties. Un būtiski ir, vai reģistrācija ir tiesības radoša vai tikai deklaratīva. Latvijā, kā ģermaņtiesību saimes valstī, būtu jābūt tiesību radošai reģistrācijas sistēmai, tā saucamai zemesgrāmatai. Bet atkal atgriežoties pie jautājuma, vai mēs varam paļauties uz šiem ierakstiem, zinot, ka ierakstiem ir jānodrošina publiskums, ticamība un negrozāmība. Publiskums, ticamība un negrozāmība. Vai tas tā ir? Tad lūk, Annija Švemberga vēl 2013. gadā izteica cerību, ka labticīgā ieguvēja institūts Latvijā turpmāk pastāvēs. Vai tas tā ir? Zinat, kā jau teicu, ir vairāk kārt mainīts viedoklis, ir bijusi tiesu nolēmumi, juristu raksti, un, zinat, man kā sabiedrības pārstāvim gribās vienkārši atbildi. Tad ir vai nav? Mēs varam paļauties uz ierakstu zemesgrāmatā. Vai, piemēram, jautājums, vai ir vēl jāpēta, kā, piemēram, Francijā, vai atcerieties, ka Francijā ir deklaratīvais reģistrs, ir jāpēta 15 gadu īpašumtiesības, kā ir iegūtas. Vai ir jāpēta Latvijā? Vai ir tā saucamais aizskaru princips, kā, piemēram, Torrents reģistrācijas sistēmā? Viss ir īpašnieks un aiz viņa ir aizvērti aizskari. Kā ir Latvijā? Un, zināt, ļoti dažādas. Man arī studentiem lasot lekcijas ir jādod atbildi, ka atbilde ir, diemžēl, neviennozīmīga. Padomājiet, 30 gadi neatkarības jau ir izveidota, civiltiesību kārtība ir, sistēma nekustamā īpašuma ir izveidota. Bet vai kāds var atbildēt viennozīmīgi? Kāpēc nevar atbildēt viennozīmīgi? Tāpēc, ka, lūk, 2017. gadā, vēl pēc Annijas Švembergas promocijas darba, sekoja viens ļoti būtisks Satversmes tiesas spriedums. Un šajā Satversmes tiesas spriedumā pēc būtības bija uz svaru kausiem, ja tā varētu teikt, divi institūti. Krimināltiesībās cietusī persona, kurai bija izkrāpts nekustams īpašums,
un labticīgais ieguvējs. Tad jautājums, tas ir ļoti būtisks jautājums, kurš tad svaru kausos? Lūdzu nosveriet, kura intereses ir vairāk demokrātiskā sabiedrībā, kāda ir Latvija neapšaubām, kura intereses ir augstāk vērtējams. Un es jums teikšu ļoti interesants, ja kāds vispār interesējās par nekustamo īpašumu, tad šis Satversmes tiesas spriedums pilnīgi noteikti būtu jāizlasa. Bija vairākas pieaicinātās personas un, kā tad svērās tie svaru kausi? Svērās tā, ka no šī 17. gada Latvijā augstāk vērtējams vai aizsargājams ir krimināltiesībās cietušās personas intereses. Kāpēc? Protams, to labāk būtu jautāt Satversmes tiesas sastāvam toreiz, bet arī mēs varam lasīt šo Satversmes tiesas spriedumu, analizēt, un manuprāt, es uzsveru, tas ir tikai mans viedoklis, ka vairākas pieaicinātās personas, es teikšu tā, ļoti skaisti vārdi bija, bet nedeva viennozīmīgu atbildi. Ļoti sarežģīti skaidrojumi un neviennozīmīgi, bet ļoti vienkārši skaidrojums bija Freiburgas universitātes emeritētajam profesoram Rolfam Štirneram. Starp citu, Rolfs Štirners emeritūrā gāja Freiburgas universitātē, bet kādreiz viņš studēja Tībingens universitātē, tieši tur, kur arī man savā laikā sanāca studēt, tieši gan profesors Štirner saticis es neesmu. Tad lūk, profesors arī viņa šie svaru kausi, un mana versija, es tik izsaku, mana versija ir tā, ka šis bija viens no būtiskajiem tiem gramiem, kurš šos svaru kausus nosvēra par labu krimināltiesībās cietušai personai. Profesors uzsvēra vienu. Es nolasīšu. Latvijā trešajai personai, iegādājoties nekustamo īpašumu, nesot iespējams paplašināt, izpētīt iepriekšējos darījumus un to izdarīt pilnvērtīgi secinājumi priekšējiem darījumiem. Labi? Savukārt Vācijā, kur normatīvi regulētu stingra preventīvā tiesība aizsardzības sistēma. Par preventīvo tiesība aizsardzības sistēmu aicinu manā video kanālā noskatīties Gata Litvina video par notariāta institūtu. Tātad, esot pamatoti noteikti, ka prevalēja zemesgrāmatā ierakstītā nekustamā īpašuma labticīgā ieguvēja aizsardzība. Tātad, ja pastāv stingra preventīvā tiesība aizsardzības sistēma. Šāda sistēma Latvijā, profesors Štirners, saka, ka nepastāv. Vai tā ir ar būtiskiem trūkumiem, un kas ir no būtiskākajiem šīs sistēmas? Ja? Sistēmas trūkumiem. Atceraties, ka nekustamā īpašuma koncepts un darījumi ar nekustamo īpašumu ir būtiski, ka tie ir jāsaprot sistēmā. Un šis būtiskais sistēmas trūkums ir tas, ka Latvijā nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumi vēl ar vien ir un ļoti bieži notiek kā privāti līgumi. Tātad nav ieviests, ka visi nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumi būtu obligāti notariālā formā, kā tas ir piemēram Vācijā, piemēram Igaunijā, kur arī pastāv šis labticīgā ieguvēja institūts, tas ir aizsargāts. Lūk, un ar to es vēlreiz uzsveru, tas ir mans viedoklis, ka šie svaru kausi ir nosvērti par labu krimināltiesībās cietušai personai. Ko jūs teiktu? Kurš tad ir jāaizsargā vairāk? Protams, ir abi jāaizsargā. Padomājiet, ir kāda persona, kurai ir izkrāpts nekustams īpašums, jāaizsargā taču. Tāpat ir labticīgais ieguvējs, kurš nezinot to, ka kādreiz ir notikusi tur ar to īpašumu kāda krāpšana, ir vienkārši, piemēram, nopircis nekustamu īpašumu. Kurš ir augstāk vērtējams? Ļoti neviennozīmīgi. Latvijā šobrīd ir, tā kā es teicu. Kādi būtu aizsardzības mehānismi? Tie jau ir zināmi, ir vairāk kārt izskanējis, ka varētu ieviest nekustamā īpašuma tiesību apdrošināšanu, kāda ir anglo-amerikāņu tiesību saimnes valstīs, bet, manuprāt, nekādā gadījumā nevajadzētu kaut ko ķert no citām saimnes valstīm un ieviest Latvijā, kā ģermāņu tiesību saimnes valstī. Ideja nav slikta, bet es ceru, ka tas nenotiks Latvijā. Ne jau apdrošināšanai būtu tas jāglābi šī situācija. Un otrs ir kāds fonds.
vai, piemēram, no valsts nodevām, kāds neliels procents tiktu uzkrāts fonda veidā, un tad, ja ir kāda, atkal jau jautājums, kura no šīm pusēm tiek aizsargāta, šī cietusī persona, tad pēc tam saņemt no šī fonda kādu atlīdzību. Tā kā risinājumi ir, bet nav jau ieviests. Vēl ar vienu panumēju 30 gadi nav pilnīgi skaidrība par šo te labticīgo ieguvēju un nav arī risinājums, kā atrisināt, kā kompensēt vienai vai otrai personai. Un, saprotams, mans jau ilglaicīgi mans ieteikums, protams, būtu tomēr beidzot, lai gan 30 gadi jau pagājuši, bet beidzot ievies Latvijā to, ka visi nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumi ir slēdzami notariālā akta formā. Ar to ir noslēdz šo video. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!